Cernikavas novada pētniecības centrā meitas pin vainagus, cep pīrāgus un skan dziesmas. Tradicionālā ielīgošana gan šoreiz pavisam neparasta, lai meklētu kopīgo un atšķirīgo vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijās vienkopus sapulcējušies visu Baltijas valstu pārstāvi un viesi no Bulgārijas. Kopā 32 jaunieši, ieskaitot latviešus, kas Erasmus Plus projekta ietvaros apmainās ar pieredzi, ar zināšanām par saulgriežu tradīcijām, katrs savā valstī. Un tad mēs kopā jau 4 dienas vai pat 5 dienas kopīgi esam pieredzējuši dažādas meistarklases un nodarbības un mācījušies viens no otra, cepuši maizi, sējuši sieru, aplūkojuši mūzikas instrumentus, arī mēģinājuši spēlēt. Mēs zinājām, ka būs ļoti daudz kā kopīgi ar lietuviešiem, un tā arī ir. Bet baidījāmies, ko mēs uzzināsim jaunu par bulgāriem un igauņiem. Bet esam ļoti priecīgi, ka ir kopīgas iezīmes, kā jau teicu, gan ar ziedu vākšanu, gan ar saules sagaidīšanu un uguns rituāliem. Bet atšķirība ir, protams, mentalitātei, jo bulgāri ir karstasinīgāki un igauņi izrādās arī ir ļoti karstasinīga tauta. Jāņu svinēšana ir viena no senākajām Eiropas tautu tradīcijām, kas līdz mūsdienām visplašāk saglabājusies Baltijas valstīs. Igaunijā vasaras saulgriežu sauc par Jani Paevu, jeb Svētā Jāņa dienu. Pie mums šos svētkus svin 2 dienas, un tie vairāk ir ģimenes svētki. Visi ļaudis sapulcējas, atpūšas pie dabas un labi pavada laiku. Ugunskuri ir obligāti, bet vaindziņu pīšana nav tik populāra tradīcija. Latvijā? Man pirmkārt bija interesanti tie vārti. Vieni vārti, kad saule riet, otri, kad lec, un vēl vārti viesiem. Arī ēdiens var teikt specifisks. Igaunijā tāda nav. Pie mums parasti ir šašliki, bet te ir tāda neparasta pīrādziņa un arī siera recepte. Ir ļoti interesanta. Visatšķirīgākās tradīcijas ir bulgāriem. Pīrāgu vietā svētkos tiek cepts īpaši kliņģeris, ko ēd ar sāls un paprikas maisījumu. Ugunskurs ir vairoga formā. Baltijas valstīm neparasti ir arī deju soļi. Turklāt dziedāšana un dejošana Jāņos bulgāriem nav populāra. Klusē tāpēc, lai no dabas un zālēm pieņemtu pēc iespējas vairāk spēka. Iepazīt, ko jaunu un nezinām, vēlējās arī visdažādākā vecuma cernikavieši. Tomēr interesi pārņemt kādu no neparastajām tradīcijām gan īsti nesot radusies. Interesanti lika bulgāru, viņam tās dejas tādas un vēl, kas tur maliņā tie bija, igauņi. Viņiem arī mazliet atšķirīgs no mums. Mēs jau tā kā vairāk savējos savus dziesmas, man liekas, ka tas bija viss skaistākais. Paldies, kā šeit atnākuši līgo, līgo, līgo. Paldies, kā šeit atnākuši līgo. Līgo, līgo, paliec vēlu vakarā.